Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать всех вас на этом замечательном событии, где мы чествуем наших партнеров на их звездном пути. Хочу пожелать всем участникам сегодняшней церемонии не сходить с этого пути, двигаться все выше, выше, достигая самых высоких рангов и покоряя новые звездные вершины. Передаю слово моей коллеге Арите Калмане для начала церемонии награждения. Tagad mani dzird? Jā, man tagad viss labi dzird. Jā, paldies jums liels. Арита, тогда вам слово, микрофон передаю. Пожалуйста. Да, spasibo, Pāvēl. Un tā, labdien, cienījamie līderi un visi klātesošie. Šodien mēs pulcējamies šajā webinārā, lai sveiktu jaunos kompānijas partnerus, sasniedzot jaunus rangus, kā arī dalīsimies redzējumos un vīzijās par mūsu nākotni, gan katra atsevišķu, gan arī kopīgo. Mūsu kopīgā mērķa sasniegšana prasa apņēmību, sadarbību un uzticību. Esmu pārliecināta, ka kopā mēs varam pārvarēt jebkādus izaicinājumus un radīt pozitīvas pārmaiņas. Tāpēc vēlreiz arī sveikšu jūs šajā webinārā, atkārtošos prieks jūs redzēt. Un, lai šī tikšanās būtu vērtīga un iedvesmojoša, aicinu aktīvi atbalstīt jaunos līderus, dalīties ar atbalstu komentāros, gan ar visādām reakcijām, gan visi, jo tas ir patīkami redzēt, ka cilvēki mūs atbalsta, mūs motivē un ka mēs esam vienoti. Mūsu vienotība un kopējais mērķis ir tas, kas padara mūs stiprus un padarīs arī stiprākus. Paldies par jūsu klātbūtni un ieguldījumu mūsu kopīgajā darbā, lai mums visiem veicas tiecoties uz jauniem mērķiem. Varbūt dažus īsus vārdus, kas ir līderis. Ja? Līderis ir cilvēks, persona, kurš spēj iedvesmot, vadīt un koordinēt citus cilvēkus. Darbības, lai sasniegtu kopīgus, gan individuālus mērķus. Līderim piemītušās īpašības, tādas mazas ieskicējums, ja, jo viņas noteikti ir daudz un plašas. Tas ir motivācija, lēmumu pieņemšana, komunikācijas prasmes, kas ir nemaz svarīgas. Arī ļoti svarīga ir empātija, ja, kas mums pielāgošanās spējas. Un esmu arī pārliecināta, ka visiem mūsu partneriem, kurus šodien minēsim, tās visas arī piemīt. Un tāpēc varam svinīgi atklāt un sākt jauno partneru sveikšanu. Pirmo, ko mēs sveiksim, tas ir direktora rangs. Direktora rangs, tas varbūt liekas kaut kas maziņš, pats sākums, bet tas ir starts kaut kam lielam un grandiozam. Un persona pirmo, kuru es tagad pieminēšu, viņa ir jauna, ambicioza meitene, kas skaidri zina, ko grib sasniegt, nebaidās iziet ārā no komforta zonas, pieņemt jaunus izaicinājumus. Tas tieši ir par šo jauno līderi, partneri mūsu kompānijā. Un mūsu pirmais direktors ir Baiba Niparte, un tāpēc viņas augstāk stāvošais meistars, kas šodien arī ir kopā ar mums, ir Velga Gultmane, bet viņas tiešais mentors, sponsors ir Kristīna Duņeca. Un gribētos, Kristīna, vai tu esi ar mums? Kristīna, tu mūs dzirdi? Kristīna ir ar mums, kāds redz? Laikam Kristīna ir aizķeršanās ar pieslēgšanos, labi, tad varbūt lūksim tomēr arī augstāk stāvošo meistaru Velgu pateikt dažus vārdus par Baibu. Velga? Jā, labvakar visiem, un man ir ārkārtīgi liels prieks un pagodinājums, kad mēs šodien sveicam Baibu. Zinot, kāda ir Kristīnas Duņecas komanda, ļoti jaudīga, zinošas, atapīgas meitenes, arī to es esmu dzirdējusi par Baibu. Baiba, man tiešām ļoti, ļoti liels prieks par tevi, un esmu dzirdējuši tikai tos labākos vārdus, kad esi ļoti zinošā, zināt kāra, arī vēlies palīdzēt cilvēkiem, un kā arī nes mūsu kompānijas vārdu plašumā ar pozitīviem piemēriem un ar pozitīvām darbībām. Tā kā paldies tev, un es esmu ārkārtīgi pateicīga un priecīga par to, ka tu esi manā komandā. Paldies tev, Baiba! Paldies, Velga, tev par šiem skaistajiem vārdiem, iedvesmojošiem. Es domāju, ka arī Baibai patīkami saņemt kaut ko tādu no augstāk stāvošā meistara, ja, arī motivējoša.
Tāpēc gribētos arī Baibai uzjautāt. Baiba, varbūt tu vari padalīties, kāpēc korāļu klubs, kas motivēja, kas ir tas, kas tev tagad motivē turpināt šo ceļu, kādi ir tavi nākotnes mērķi, sapņi tuvākajā laikā, varbūt mazliet tālākajā laikā. Vari lūdzu ar mums padalīties? Sveiki, varu padalīties. Jāsaka tā, ka es neesmu stipri aktīva, darbojoties korāļu klubā. Šobrīd ir tas tāds vairāk tāds standby režīmā, bet tā kā man patīk izzināt lietas, eksperimentēt un skatīties, kā, teiksim, kaut kādas šis process dod pārmaiņas manam organismam, to uzlabojot un veicinot labklājību, veselību, tad jā, caur Kristīnu es uzzināju par korāļu klubu un nolēmu, ka es vēlos izmēģināt, iesaistīties tajā visā. Šobrīd gan es vairāk darbojos pati uz sevis, izmēģinot dažādus produktus un saprotot, kā tie man palīdz, jo, manuprāt, lai es tālāk varētu nodot informāciju, man nepieciešams to izlaist caur sevi. Man ir kaut kādi tuvākie draugi un radinieki, kuriem arī, teiksim, es esmu ar korāļu klubu produktus piedāvājusi, bet, jā, kā jūs minēju, šobrīd tas tāds vairāk tādā stand-by, tādā pasīvākā formātā notiek, bet es ceru, ka būs brīdis, kad es to varēšu arī bišķīt aktīvāk darboties. Es arī, teiksim, savā kaut kādā Instagram profilā es arī ielieku informāciju par to, kā es, teiksim, tikko arī jau būšu uz beigām šis 90 dienu izaicinājums challenge, kas tika rīkots kādā no grupiņām. Viņu tik daudz, ka jau vairs nevar saprast. Līdz ar to arī ir interesanti skatīties, piefiksēt pašai tās izmaiņas, kā tas viss iet un virzās. Un manuprāt, jā, man ļoti patīk šie te korāļu produkti un šis te vēstījums, tas mērķis, uz ko organizācija iet un ar kādiem līdzekļiem viņa iet. Jā, paldies par iespēju būt komandā. Un jā, tikai iet tālāk. Jā, paldies, Baiba, ka tu padalījies par savām emocijām un pieredzi. Jā. Es esmu pārliecināta, ka tas ir tikai pats sākums, jā, jo mazām lietām rodas lielas lietas, jā, un tas ir tikai sākums, un tāpēc novēlam tev izturību, motivējušas cilvēkus, to blakus, kas tev motivētu arī pašai nospraust mērķus, uz kuru tu gribi tiekties un kuru gribi sasniegt tuvākajā laikā. Vēlreiz kompānijas vārdā tevi apsveicu ar šo pirmo, varbūt ne tik lielu, bet tāpat svarīgo startu par pieņemto lēmumu uzsākt sadarbību kopā ar korāļu klubu. Tā, tad mēs ejam tālāk, un mūsu nākošais jaunais direktors ir harizmātisks, intelektuāls, vienmēr gatavs kompromisam. Viņam piemīt cieņpilnu uzvedību jebkurā situācijā, augstā atbildības sajūta, godprātība, cieņpilna attieksme, asprātība un, protams, arī ļoti labo humoru izjūtu, kas mūsu laikam reālijās ir ļoti arī svarīga. Tāpēc gribētu lūgt viņas augstāk stāvošo meistaru Светлану Злобину. Светлана, добрый день. Хотели бы вам дать слово, рассказать, поделиться по поводу вашего партнера, коллеги Арманда Шулте. Добрый день. Добрый день, Светлана. Да, действительно, как Ария ты сказала, очень харизматичный мужчина, общительный, замечательный. Мы тоже с Армандом не так давно знакомы, и действительно такой очень мне показался, я считаю, что это точно. Он очень такой целеустремленный, и я думаю, что Арманд добьется больших результатов в Coral Club. И действительно, мне его люди слышат, слушают, и Арманду хочу тоже пожелать, чтобы быстрый был старт и быстрый был рост осознанных потребителей, осознанных партнеров и быстрее большой дружной команды. Арманд, большого роста тебе, быстрого.
Спасибо, так как у него имеется такой хороший мотиватор и партнер-лидер, куда стремиться, я думаю, что Арман действительно очень в скором времени достигнет новых высот, новых рангов, и потому хотим спросить Арманда, как у всех, тоже почему Арман Coral Club, почему здесь, сейчас, какие ваши будущие цели, может быть, мечты, ну, для чего вы стремитесь, как быстро, какие ваши планы? Можете, пожалуйста, поделиться? Armand, nevar dzirdēt jūs skaņu. Armand, nedzirdam vēl joprojām, labi. Dzirdat? Nē? Jā, tagad viss kārtībā. Dzirdat, окей. Светлана, спасибо за добрые слова. Мы с вами познакомились на Шарате в начале этого года. Ну и я для себя много чего узнал, услышал и принял решение взять на себя первое испытание, испытать продукт Коралл-клуба на себе. И начал я с Coral Detox Plus. Полный курс пропил, ну, не пропил, а употребляю на постоянной основе. И еще параллельно парашют. Выгоняю товарищей, которые нам вовсе не товарищи. Да, я стал директором, потому что ну, было надобно приобрести продукт, и в связи с тем, что я приобрел довольно много для семьи, для себя, вот я так и стал директором. Но это не финиш, я на этом не останавливаюсь. Я уже, как сказать, одного своего коллегу подговорил на эту, не скажу аферу, но на лечение, на здоровье. Он у меня спортсмен, да, и он уже через мой сайт стал моим, ну я якобы его наставник, но он еще пока ничего не приобрел, и я с ним работаю каждый день на постоянной основе на работе. Так что директор звучит очень громко, очень высоко, но в нашей структуре, да, директор – это самый первый маленький уровень, толчок ко всем большим делам. Но будем стремиться. У нас в семье семейный подряд, и Людмила моя тоже директор, и я второй директор. Так что до генерала дойдем, оба. Спасибо, да, Арманд, за такие... И всем большое спасибо. Да, Арманд, очень приятно, что с нами в компании такой действительно харизматичный мужчина, да, я думаю, что это даже какой-то, в каком-то мере это даже преимущество, да, что вы мужчина, потому что большинство у нас тоже партнеров женщин, так что я думаю, что вы быстро добьетесь новых вершин, и следующие наверняка наши мероприятие, где мы будем встречаться, будем поздравлять вас с новыми рангами. Сейчас... Хочу не опозорить наш женский коллектив. Хорошо, спасибо, Арманд, вам большое. Еще раз, да, от всей компании поздравляем вас с маленьким, но с большим стартом, как бы с директором. Да. С одним орденом. Один орден уже есть. Хорошо. Так, и перейду на latviešu язык. Gribu uzreiz tā kā pāriet uz mūsu šī webināra svarīgāko, ja tādu apzinātu rangu. Tas ir briljanta direktora rangs, tas ir nopietnāks rangs. Tas ir rangs, uz kuru cilvēks apzināti tiecās, ir skaidri pieņēmis lēmumu, ka grib attīstīties un sasniegt savus nospraustos mērķus. Nopietni strādā, zina par produktu, un cilvēkam jau ir daudz partneru un komanda, ar kuru kopā iet uz saviem mērķiem, lai īstenotu savus sapņus, piepildītu savus mērķus, sasniegtu jaunas virsotnes.
Un tātad mūsu briljanta direktore ir jauna, skaista 3 bērnu mamma, kurai piemīt augsta atbildības sajūta, laipnība, uzmanība pret ikvienu, cieņpilna attieksme pret visiem. Viņa tiešām ir ļoti ambiciozs cilvēks, ja, un ļoti, ļoti gaišs cilvēks. Viņas augstāk stāvošais meistars ir Velga Gūtmane. Tāpēc lūkšu, Velga, tevi lūdzu pāris vārdos noraksturot par savu partneri, kolēģi Kristīnu Tuņecu. Velga, vai tu mūs dzirdi? Jā, protams, dzirdu, paldies, sēžu, skatos, smaidu, priecājos, jo pienāk tāds brīdis, ka tu priecājies par savu cilvēku daudz vairāk nekā pats par sevi. Un tu jau arī minēji, Kristīnas, šīs kvalitātes, bet šīs kvalitātes tiešām ikdienā arī atbilst absolūtai patiesībai. Jo mēs nu pat arī pavadījām daudz stundas kopā mašīnā braucot uz Poliju, uz Krakovas pasākumu, un es skatījos un priecājos, cik ļoti Kristīna rūpējās par saviem partneriem, par saviem cilvēkiem, lai ieteiktu to labāko, lai rezultāti būtu šie labākie, un viņas zināšanas un kvalitātes ir vienkārši fantastisks, un Kristīna ir mana saulīte, mana zvaigznīte, ļoti interesanta, daudzveidīga personība, no kuras arī es, kā augstāk stāvošais mentors, es no viņas mācos, un es esmu ārkārtīgi viņai pateicīga par šīm mācību stundām, un tiešām lepojos ar savu partneri, kas ir manā komandā, un šī sadarbība manā skatījumā mums ir brīnišķīga, un Kristīna ir ļoti proaktīvs cilvēks, un es arī Kristīnai novēlu ārkārtīgi proaktīvus savus līderus, kas ir tikpat koši, tikpat zinoši, skaisti, jaudīgi, daudzveidīga kā pati Kristīna. Tā kā, Kristīna, es tev ļoti sveicu, apsveicu un priecājos no visas sirds. Paldies, mana zvaigznīte! Tātad, un jā, paldies tev, Elga, par šiem jaukajiem vārdiem. Es, Kristīnu pazīstu arī personīgi. Varu teikt, viņa tiešām ir ļoti jaudzīga, spēcīga, ambicioza. Zinu, ka viņai noteikti būs daudz sasniegumu priekšā. Un tāpēc mēs viņu vēlreiz sveicam. Un gribētos arī dzirdēt Kristīnas pašas ieteikumus arī citiem partneriem, kas atrodas šodien šajā webinārā, varbūt kaut kādu novēlējumu un arī savus varbūt nākamos, vai jūs varat padalīties ar saviem sapņiem, kas ir tuvākie vai mērķi, kādi tev ir, uz ko tu tiecies, kas tev tagad ir dienas plānā. Gribētos dzirdēt, lai arī citi redz, motivējās, jo briljanta rangs tas ir tāds ļoti, ļoti jau nopietns rangs pirms paša meistara. Lūdzu, Kristīna. Paldies, labdien, mīļie kolēģi! Paldies, ļoti patīkami ir dzirdēt šos vārdus vēl gan no tevis, jo, kā jau mēs zinām, ja tu gribi pārbaudīt draudzību, draugu vai arī mentoru, aizbrauc kopā ceļojumā. 10 stundas tur, 10 atpakaļ. Man liekas, mums sanāca viss ļoti ideāli. Bet referālais biznes viennozīmīgi ir mana pagājušā aizdītā gada vai aizdītās pat 10 gadus atklājums numur 1. Es nekad nebūtu domājusi, ka uzņēmējdarbība var būt tik komfortabla un viss, kas no mums ir vajadzīgs, es nebeidzu atkārtot, tas ir ģeniāli vienkārši radīt apgrozījumu, izmantot kompāniju kā instrumentu uz gatavas platformas. Mana dzīve arī šī gada laikā ir kardināli izmainījusies, jo zināms, ka mūsu produkti ne tikai izmaina veselību, izskatu, bet arī enerģijas līmeni un arī vispār visa tā vide, kurā mēs apgrozamies, viņi paplašina robežas un ieslēdz ģeniālu radošumu, un tu saproti, ka viss šajā dzīvē ir iespējams. Teikšu atklāti, es sevi jūtu kā platīna meistaru, bet es vēl tāds neesmu. Jautājums, kāpēc? Mēs dzīvojam materiālā pasaulē, te viss ir rīcība, praktiska rīcība. Mani ļoti motivē tas, ka es vēlos, lai mans mentors aug statusā. Es godīgi teikšu,
man ir šāda te ārēja motivācija, un es no sirds novēlu Velgai zelta meistaru jau šogad. Bet motivācija numur 2 jau mani gaida kādā no Latvijas autosaloniem, ja, kas arī nav mazsvarīgi. Tātad tu esi vesels, skaists, iedvesmots, enerģisks, tev apkārt ir superīgi cilvēki, un tu vēl izvēlies vislabāko mašīnu savu. Nu, es nezinu, tā kaut kā tā kā oāze, nu tā kā ne pa īstam, bet pa īstam. Paldies, mīļie kolēģi, par apsveikumiem. Es ceru, ka es šomēnes noturēšu šo rangu, jo vasarā cilvēki bišķiņā atslāpst, visiem jau tā ir labi dzīvot, jo ir ārā silts un tam līdzīgi. Bet nu, mēs veicinām, un tāpēc es ceru, ka arī mani partneri visi noslēgsies šomēnes un būs tas pats apjoms un tas pats rangs. Super, paldies, Kristīna, tev par tavu runu. Zini, kā par vasaru runājot, te ir tā, ka vasarā varbūt tieši otrādi, ka tie cilvēki vairāk, viņi ir atvērtāki, viņi garas stāvoklis labāks, viņus vairāk var aicināt uz visādām veselīgām darbībām, veselības koncepcijām, tāpēc te ir tāds divējādi. Un es domāju, ka tev viss izdosies, zinot tavus mērķus un tavu apņēmību, tev viss priekšā. Un tagad vēl pat varu minēt, ka tu esi briljanta direktora rangā, ja, bet mēs šodien jau sveicām tavu direktoru, ja, kas ir Baiba Niparta. Līdz ar to tu jau vienā webinārā aicini jau savu komandu, kura jau aug un ir stipra. Tāpēc vēlos izteikt savu visdziļāko pateicību jums visiem un ikvienam par neatslāpstošu apņēmību un neizmērājumu ieguldījumu, ko jūs dodat mums, gan jums, gan kopā veidojot šo lielo kopienu, šo lielo kuģi vārdā Coral Club. Jūsu spēja iedvesmot vadīt ir bijusi neatsverama. Pateicoties jūsu redzējumam, rūpēm un smagajam darbam, mēs esam sasnieguši tiešām nozīmīgus mērķus un pārvarējuši neskaitāmus izaicinājumus. Un jūs to visi zinat, ka mēs ejam uz priekšu un nekā savādāk. Jūsu uzticība un neatlaidība ir paraugs mums visiem. Patiešām tā ir un no sirds to saku. Mēs novērtējam jūsu nepārtrauktu atbalstu un iedvesmu. Jūs tiešām iedvesmojat ne tikai savas komandas dalībniekus, bet arī mūsu kompānijas pasākumos. Jūs esat tas virzītājs spēks un tas iedvesmas avots, ko citi skatoties uz jums redz, iedvesmojas un zina, ja viņi var, tad mēs arī tā varam. Tāpēc jūs virzat tikai visu uz priekšu. Paldies par visu, ko jūs darāt tiešām no sirds, no kompānijas vārda, no mūsu visu kolektīvu vārda, kas ne tikai te Latvijā, bet vispār no mūsu kolēģu vārdam. Un tad tiekamies nākamajā atzīšanas ceremonijā, nākamā mēnesi. Ļoti ceru, ka un es esmu pārliecināta, ka šis pulks mums būs lielāks, ka mums vēl būs vairāk ko sveikt un atzīt un kurus aplaudēsim. Tāpēc ļoti, ļoti liels bija prieks jūs redzēt, tāpēc strādājam, lai nākamā mēnesi mums jau ir daudz jaunu rangu, kur mēs varam atzīt, sveikt un augt kopā. 11 человек участники.